Jūrā, gaisā, uz zemes. Ik minūti sargājam dzimtenes robežas. Speedways mūsu republikā ir samērā jauns sporta veids. Tā pionieri bija daugavpilieši. Tagad spēkrati ar adatainajām riepām traucas arī par biķernieku izdeģiem klāto celiņu. Šādās cīņās puiši mācās aizmirst bailes, izstrādā asu reakciju. Mūsdienu armija varena ar savu moderno tehniku. Bet draudzība ar motoriem un sarežģītām ierīcēm vislabāk sāks sacīkšu trasēs un laukumos. Kurš ātrāk? No tā ir daudz kas atkarīgs, un ne tikai sportā. Vīrus reti, kad jāmudina uz ātrumiem. Tādi autokrosi kā šis Valmierā mūsu republikā notiek regulāri. Aizvien vairāk cilvēku savas darbdienas un svētkus saistā ar DOSAFu. 1976. gada 31. oktobris. Pirmais šoferu dienai veltītā mašīnu un motociklu skate. Protams, šurp atnākusi arī Rešetniku ģimene. Reinis ar sievu Vīsmu, jaunākais brālis Oļģerts. Jau ceturdaļu gadsimta mūsu motosports nav iedomājams bez Rešetniku vārda. Republikas arhīvā glabājas īsta šīs sportistu ģimenes kino kronika. Ar video brāli Valdemāru Rešetniku mēs iepazinamies Rīgas pirmajā taksometru parkā. Viņš šeit ir viens no labākajiem šoferiem. Pēc darba Valdemārs atrodams DOSAF Rīgas auto-motoklubā, kur kopā ar vecāko brāli Reini un jaunāko Oļģertu gatavojas padomju armijas un flotes gadadienai veltītajiem motokrosām. Reinis 25. numurs un 5. numurs Valdemārs startē ar 350 kubikcentimetru klases mašīnām. 125 kubikcentimetru klasē piedalās Oļģerts Rešetniks, 15. numurs. Lūk, finišs un pirmā vieta jauniešu grupā. Brāļa Rešetniki bija galvenie dosafiešu uzvaras kaldinātāji komandu cīņā. Saskaitot visus viņus startus kopā sanāktu vairāki tūkstoši. Daudzus gadus dažādās motociklu un automašīnu klasēs mūsu valstī un aiz robežām. Valdemāra Rešetnika dzīves biedre Zenta ir 1976. gada 10 labāko motosportistu sarakstā.